Labdien! Mani sauc Anna. Man ir 22 gadi. Man ir slinkums. Tālāk runā. Šī ir Anna. Viņai ir slinkums aizsņorēt kurpjšņoris. Un viņai ir slinkums aizpogāt pēdējās 2 krēkla pogas. Ārsti ir secinājuši, ka Anna slimo ar retu, briesmīgu un lipīgu slimību. Slinkums man. Slinkums tev. Slinkums mums. Slinkums jums. Forši. Slinkums Latvijai. Tālāk. Slinkums Baltijai. Slinkums Eiropai. Slinkums pasaulē. Slinkums Saules sistēmai. Slinkums kosmosam. Slinkums daudziem kosmosiem. Slinkums. 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 Iet pasakieties, bet man slinkums, tāpēc es palikšu šovakar mājās. Ir pagājusi vesela diena, un Annai ir slinkums pakustēties. Viņai ir slinkums pat gulēt. Es atcerējos smieklīgu joku. Es tev to pastāstītu, bet man slinkums. Ārsti ir konstatējuši Annā ļoti lielu progresu. Viņa ir izrādījusi savas emocijas un pat runājusi. Jā, es pat saģērbos, bet es saģērbos pirms 6 dienām jau. Tas ir Annas lielākais progress. Viņa ir izrādījusi savas emocijas. Es biju uz veikalu pirms 8 dienām. Es esmu nometusi jau 5 kilogramus, jo man slinkums aiziet uz veikalu. Anna ir atrastusi darbu vietējā veikalā, kas ir 2 kvartālus no viņas mājas. Viņai tur jāstrādā 2 reizes nedēļā. Viņai jāatslēdz veikals. Viņa pagājušā nedēļa nebija, jo viņai bija slinkums. Bet šonedēļ viņa ir apņēmusies aiziet. Anna ir stilīgas sarkanas Converse firmas botas. Un viņa ar tām nevar lepoties, jo viņai slinkums. Man slinkums!